Uzņēmums Daugavpils Satiksme ir galvenais Daugavpils sabiedriskā transporta operators, kas aktīvi attīstās un tiek modernizēts, lai piedāvātu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ērtus un mūsdienīgus transporta risinājumus. Autobusu parka atjaunināšana un maršrutu tīklu analīze padara pārvietošanos pa pilsētu ērtāku un pieejamāku ikvienam. Daugavpils Satiksme apkalpo 33 autobusu maršrutus, padarot transporta tīklu plašu un pieejamu visiem pilsētas iedzīvotājiem. Garākais maršruts sasniedz 34,7 km, bet īsākais ir tikai 7,6 km garš. Darba dienās autobusi kursē 767 reisos, kas ļauj efektīvi nokļūt galamērķos. Brīvdienās skaits samazinās līdz 646, bet joprojām saglabā labo pilsētas transporta tīkla pārklājumu. Pasažieru vidū vispopulārākais ir maršruts numur 17A – autoosta CSDD Janforštate. Šis maršruts veic 88 reisus darba dienās un 72 reisus brīvdienās, kas liecina par tā popularitāti un nozīmi daudziem iedzīvotājiem. Līdz 2023. gada beigām Daugavpils Satiksmes autobusu parks tika atjaunāts par 80%. Renovācijas ietvaros tika iegādāti vidēji draudzīgi autobusi, tostarp 39 autobusi, kurus darbina saspiestā dabasgāze, un 8 elektriskie autobusi. Šo pasākumu mērķis ir samazināt kaitīgo vielu emisijas atmosfērā un palielināt pilsētas vides ilgtspējību. Iedzīvotāju ērtībām, kuriem nepieciešams transports vēlās stundās, Daugavpils Satiksme nodrošina arī 2 nakts maršrutus. Tas ir īpaši svarīgi tiem, kas strādā nakts mājās vai atgriežas mājās vēlu vakarā. Autobusu parka atjaunināšana un vidē draudzīgu tehnoloģiju ieviešana ir tikai daļa no Daugavpils Satiksmes plāniem pilsētas transporta sistēmas uzlabošanā. Uzņēmums turpina strādāt, lai palielinātu komfortu pasažieriem, uzlabotu transporta pieejamību, lai sabiedriskais transports Daugavpilī būtu pēc iespējams ērts, moderns, orientēts uz iedzīvotāju vajadzībām un arī saudzē vidi. Uzņēmums Daugavpils Satiksme novēl pilsētas iedzīvotājiem patīkamus braucienus un ērtu pārvietošanos.